Nolasīšu jums pasaku par kādu meiteni un zēnu. Kādā valstī, kurā valda birokrātija un naudas kāre, dzīvoja maza meitene un zēns. Tikai katrs dzīvoja valsts pretējās pusēs. Tā nu bija sanācis, kad meitene iepazina zēnu un zēns meiteni. To, kā attālums bija starp abiem liels, tie nevarēja satikties, bet tikai sazināties attālināti. Tā sazinājās, līdz meitene iemīlēja zēnu, un šķiet, ka zēns arī meiteni. Bet apstākļi bija tādi, ka tiem nebija iespēja būt kopā dažu iemeslu dēļ. Un tā gads pēc gada gāja, tie joprojām vēl sazinājās attālināti, mīlēja viens otru. Kaut abu vēlēšanās ir reiz būt kopā. Vai tas viņiem izdosies, ir jācer, un novēlēt viņiem tomēr satikties un būt laimīgiem. Tā mēdz dzīvē gadīties, jo arī pasakām ir laimīgas beigas.